Dārzs un daba no mums neko negaida pretī, un tā ir tā atklājuma sajūta. Man personiski arī ir tā, ka es, piemēram, aizbraucu uz laukiem, un es esmu visu tādu uzvilkt, un es saprotu, ka, labi, es tagad izravēšos. Un tādējā brīdī apzināti es jūtu, ka tas stress man atlaiž, un tajā mirklī, ka tas stress man palēnām ir atlaids, es esmu gatava atvērties un būt tai pasaulē. Un nevis vairs reaģēt, bet atbildēt apzināti. Un tad, kad es atbildu apzināti, es jau sāku smaidīt. Un tieši tas dārzs, esot tai dārzā, man palīdz iegūt to klātbūtni. Tas ir pieskārties augiem, tas ir kaut vai aplaistīt augus, būt tajā dabas klātbūtnē. Tas ir ne tikai nodarboties ar šo, bet arī, piemēram, vienkārši iet dabā. Man šķiet, ka ir ļoti, ļoti svarīgi iet dabā un iegūt šo kontaktu. Tas ir vizuāls kontakts, mēs iegūstam fizisku kontaktu, novilkt basas kājas, sajust un nebaidīties sajust to, ko mēs varam sajust ar